Svētdien, kad Ventspilī uzstādīts gaisa temperatūras rekords Latvijā plus 36,7 grādi, Madonā nemazāk karstos laikapstākļos norisinājās Volkswagen Trekausa izcīņas 5. priekšpēdējais posms. Sezonai tuvojoties izskaņai, dalībnieki vēl ir pilni enerģijas, lai turpinātu pavadīt nedēļas nogales sportiskā garā. Madonas slēpošanas un biatlona centrā Smeceres Sils dalībnieki pulcējās gan draugu, gan ģimenes lokā, lai šoreiz mēģinātu pievarēt kalnainos mežus. Man ļoti patīk, jo ir interesantas trases un, protams, daudz konkurenti, kas ir ļoti interesanti. Man patīk, jo ir tādas foršas trases. Man patīk, ka ir ar ko sacensties, nevis vienai pašai braukāties. Ar brāļiem, ja? Viņi man tikai katru nedēļu apjautājās, kur mēs šonedēļ brauksim šīs brīvdienās. Nu, tad es pastāstu, mēs brauksim šoreiz uz Madonu. Nu, tad viņi jau, tur bija tā, un tad viņi zina. Un tad viņi visu nedēļu jau ir nobrieduši tam. Kad tu brauc ar riteni trasē, tad ne par ko nav jādomā, tikai par to braukšanu un pārējais viss paliek pēc tam. Tas kaut kā piesaista. Galvenais cīņa ar sevi. Šodien noteikti arī ar karstumu, bet galvenais ar sevi. Lai tiek līdz galam, lai var izdarīt visu, ko tu vari izdarīt. Un cīņa ar pretiniekiem, protams. Maršruts dalībniekus veda cauri kalnainajai distanču slēpošanas trasei, kas kompensē to, ka Madonas sacensības garuma ziņā ir visīsākās, radot īpaši sarežģītus apstākļus braucējiem, kas nav pa spēkam ikvienam. Tāpēc divkāršs gandarījums tiem, kuriem izdevās uzvarēt cīņā ar sevi un distanci. Kas notika? Kāpēc izstājies? Neslēdzās kalnos, un te jau kalnu, man liekas, ir vairāk nekā jebkā cita. Un karstums, jā. Vai grūti, sirds klapē. Neko gan jau nākamreiz. Pārastās sacensībās es labprāt neizstātos, bet šodien nebūtu varbūt karstums, tad es domāju, būtu vieglāk, bet karstums baigi piebeidz. Arī Latvijas biatlona leģenda Ilmārs Bricis, kurš Smeceres Silā noslēpojas vairākus tūkstošus kilometrus, atzīst. Nobraukt Trekausa posmu nebija nekāda medus maize. Domāju, ka trasa bija ļoti laba. Nedomāju, ka kāds pateiks, ka bija viegla. Katrā ziņā, varbūt tas karstais laiks tur daudziem padarīja viņu briesmīgi grūtu, jo, ja jau, teiksim, man braucot ir grūti un nav labi, es varu iedomāties, kā ir cilvēkiem, kas nav profesionāli sportisti un nav viņi bijuši. Nopietnākā cīņa notika garā maratona distancē, kurā dalībniekiem nācās mērot 2 apļus cauri kalnainajiem apvidiem. Vienā no Latvijas distanču slēpošanas un biatlona centriem sportistu sastāvs bija visnotaļ atbilstošs. Agrākie un esošie Latvijas izlašu pārstāvji. 41 km distancē uzvaru izcīnīja un kopvērtējumā nostabilizējās pirmajā vietā biatlonists Oskars Muižnieks, kuru pēdējā pagriezienā pirms finiša palaida cits biatlonists, olimpietis Raivis Zīmelis. Bija tā, ka es bišķiņ sajaucu finišu. Iepriekšējās daudzās sacensībās bija tā, ka tā kā vairāk pa kreisi kalniņā bija finiši. Un šoreiz trekam bija lejā uztaisīts, un tad man sanāca bišķiņ pārpratums. Gandrīz sanāca sadursme, un tad beigās piekāpus un atdevu Oskaram, lai ir kā ir sanācis. Tur bija fizisks kontakts. Pēdējos 2 līkumos tā uz krišanas robežas. Laikam Raivis, kā pats finišā teica, viņš bija domājis, ka finišs ir tur augšā pie šautuves, tāpēc arī trajektori izvēlējās tieši mana irsū. Bet korekti tomēr palaida mani garām un finišai pirmais, jā, par sportiskā ētika tieši tā. Ziema no vasaras atšķirās. Un vietām braucu, nevar saprast, kur atrodies, jā. Bet kalni ļoti smagi tādi, jāsaka, iznīcinoši. Pasmagi, es domāju, neviens neteiks, ka bija viegla trasa. Līdz ar to Zīmelis 2. gadu pēc kārtas ienindojās 2. vietā Trekausā Madona. 3. vietā Latvijas distanču slēpošanas izlases dalībnieks Arnis Pētersons. Pusmaratona 21 km distancē 1. Gunārs Dzalps, 2. Zigmārs Zučiks, bet 3. Pēters Caune.
Nav šobrīd skaidrs, kurš izcīnīs uzvaru, un tas ir ļoti labi gan pašiem braucējiem, gan arī no līdzjūtēju puses. Gan Oskars Muižnieks, gan Raivis Zīmelis, gan arī vēl citi treka pārstāvji, ieskaitot Rihardu Bartuševicu, Ivaru Prokofjevu, Tomu Knostenbergu var pacīnīties par uzvaru. Tā kā Madonā viss atkarīgs no individuālā spēka, bet Bauskā līdzenais posms tur arī vairāk nāk par labu komandām. Treka komanda ļoti spēcīga, līdz ar to viņi būs galvenie favorīti. Noslēdzošais posms paredzēts 30. augustā Bauskā. Tad arī noskaidrosim labākos braucējus Volkswagen Treka kausa izcīņā 2014. gadā.